Šodien mēs braucam ar jauno Audi Q3 Sportback virsbūvē smukā Madeiras brūnā krāsā, un man tikai jāatgādina, ka bez parastiem benzīna motoriem šo modeli pirmoreiz mūžā varēs dabūt arī ar lādējamo hibrīdu, un ja joprojām mēs varēsim braukt arī ar dīzeli. Q3 ir kļuvusi arī lielāks nekā iepriekš, sevišķi, ja mēs paskatāmies uz standarta SUV virsbūvi. Un jāsaka tā, ka, lai gan šie automašīna, protams, ir ļoti dārgi, jo demonstrē visas modeļu iespējas, sākuma cena ir 38 500 eiro, kas Audi automobīlim nav pārlieku daudz. Salonā īpaši interesanti ir šī sadaļa, kas nelīdzinās nevienam citam Volkswagen grupas automobīlim. Šajā pusē mēs ieslēdzam ātrumā un arī apakaļgaitā. Savukārt šī interesanti veidotā detaļa rūpējas par slotiņām un arī gaismām. Jāsaka, ka kaut kas tāds nav redzēts pat Audi automašīnās. Visjaudīgākais Q3 brauc ar 265 zirgspēkiem un pilnpiedziņu, bet pilnīgi iespējams, ka tik daudz nemaz nevajag. Jo 200 zirgspēku motors arī būtu gana dinamisks, un, ja mēs gribam iekļauties arī tādā saprātīgā cenā, tad jau labāk braucam ar to 1.5.